Man visvairāk patika ar senioriem sarunas, jo tu redzi, cik arī tam senioram ir patīkami un kāds viņam ir prieks padalīties ar saviem stāstiem, ar savu pieredzi, ar savām sajūtām. Man arī patīk darīt jebkādu aktivitāti ar senioriem, kas viņiem izraisa prieku. Ja es redzu, kad viņi smaida, kad viņi izbauda to kopā būšanu, ka viņi ir vienkārši priecājās par dzīvi, un to ir ļoti patīkami redzēt. Manuprāt, brīvprātīgie var dot senioriem savu laiku, savu uzmanību, savu klātbūtni, dalīties ar priekiem. Galvenais ir tas, laikam, laiks, uzmanība, kaut kādas jaunas pieredzes viņu dzīvē, kas nav ikdienā. Jo it īpaši ir seniori tādi, kuri dzīvo aprūpes namā, un viņiem vispār nav neviens cilvēks, ne radinieki, ne draugi. Ir kaut kādi garāki posmi, kā piemēram ziema, kad viņiem ir karantīna. Viņi vispār nevienu neredz tur, izņemot citus seniorus un aprūpētājus. Un kad atbrauc kāds jauns cilvēks, viņiem ir jauna pieredze, jaunas emocijas, ar ko parunāties. Tas, man liekas, tāds svarīgs aspekts tajā visā. Man lielākais personīgais iegūms no šī projekta ir mācība un apliecinājums, ka tu vari ziedot savu laiku, savu enerģiju, un tu no tā nepaliec nabadzīgāks. Bet tas tieši tev pēc tam dod atpakaļ gandarījumu, prieku, tādu piepildījumu sajūtu un jēgpilnu sajūtu par dzīvi kopumā. Projekta pieredze man visvairāk ir likusi aizdomāties par to, cik ir svarīgs sociālais kontakts gan ar ģimeni, gan ar draugiem, jo tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā tu gūsti atbalstu vecumdienās, un tā socializēšanās tev pēc tam uztur ikdienā, kā arī ir tas, cik ir svarīgi trenēt savu emocionālo noturību, ņemot vērā to, ka tās vecumdienas visiem visticamāk pienāks, un tas ir tāds brīdis dzīvē, kad nav vieglāk. Ir tieši otrādi, grūtāk. Tāpēc tam ir jābūt gatavam.